9. jūnijā klubā Nabaklab notika nozīmīgs hip-hop pasākums, repa festivāls Ritms un plūsma 2012. Tāpēc šajā raidījumā nedaudz apskatīsim to. Mēs šobrīd atrodamies Nabaklaba pagalmā, kur uzdosim dažus jautājumus jaunajiem censoņiem. Skatāmies. Dāvsburg. Jā, nu, arī Dāvsburgs pie vārdu paliek. Šī tev pirmā uzstāšanās? Jā. Kā gāja? Baigi labi. Publika dirsā labi bija labi. Jā, viss čotka. Pirmajā dziesmā sajūta galīgi. Bet, es visu laiku turpināju, neņēmu galvā to, un beigās labi, jā. Ko plāno pēc pasākuma darīt? Pieķerties relīzē, kas man trūkst, jā. Ko es sagaidu? Neko, cerams būs forši un nezinu, neviens mani nelamās. Es vienmēr piekrītu uzstāties, tas ir mans tā kā hobijs. Es rakstu, un tas ir forši parādīt plašākai publikai savu daļradi. Un es sagaidu neko pozitīvas emocijas, un tad tā kā vairāk redzēt, kā žūrija novērtēs un tad jau skatīties tālāk. Nabaklabā es nebiju uzstājies, un lieliski izdevība, bet šeit, teiksim, lielā pirmajā šajā festivālā uzstāties Ritms un plūsma. Plus es no šī visa sagaidu to, ka, teiksim, mani atzīst nevis tikai kā reperi, bet jau kā dzejnieku, kā es rakstu savu dzeju, nevis repu, un kad to dzeju manu vairāk ieklausīsies. Kopumā es apmierināts, bišķi kaut ko nomukļi, bet tas pie lietas, tas der, jā. Pirmo vietu, ne? Katrā ziņā, jā, jebkuram ir jāiet uz pirmo vietu, lai kaut ko sasniegt, vai ne? Bet, nav tā, ka es tur esmu baigi iesprindis uz to, bet, galvenais bija labi, lai visiem ir prieks, vai ne, lai ir prieks klausīties, lai nav tā, ka, Varbūt tās ir pašam kāds favorīts no dalībniekiem, kas uzstājās šodien. Cieņa visiem, visi pietiekami labi, katram ir iespējas, un nav tā, es neizcelšu nevienu, katrs var darīt, meistarīgi, tā kā nav ar to. Kāds bija sajūts, ka tu izdzirdēji, ka tu tiec finālā? Es biju nenormāli pārsteigts, jo es necerēju ļoti spēcīgi, man liekas, konkurences. Kāda konkurence? Es domāju, mēs tagad tāpatām čomi savā ziņā. Bet, rītīgs prieks, es saku, Vilnis mani nes šodien. Vilnis nes. Turpmāk arī nesīs? Es ļoti ceru. Es visu darīšu, lai mani nes tas Vilnis. Noteikti visu darīšu. Tad novēlam tev turpmāk tādā garā. Paldies. Kāds bija tās sajūtas, kad tu izdzirdēji, ka tu tiki finālā? Kad nosauc Purīt, es domāju, es biju pilnīgi pārliecināts, ka ārpus konkurences ir Masts un Fiņķis, un es īstenībā domāju, Mastam toči jābūt, ir tad vēl viena vieta paliek brīva, un tad Eicis nosauc mani, un es biju patīkami pārsteigts, jā. Man vispār pārsteidz visi trīs finālisti, es īstenībā visi trīs liki tā godīgi var teikt pirms tam lejas-galā. Es nekad nedomāju, ka mūsu šitāds strīnieks varētu būt finālā. Kāpēc domāju, ka Masts un Fiņķis būs finālā? Acīm redzot pazīstamāk. Man likās tomēr pazīstamāk visā scēnā, kaut gan es pieļauju, ka Bušs un Žaks varbūt nebija dzirdējuši tik daudz klausījušies jaunos, līdz ar to viņi vērtēja tikai šī vakara priekšnesums. Un tad viņi izvēlējās labākos. Ko, šis tāds lielisks stimuls darīt vēl vairāk? Protams, jā. Tikai jāturpina, tikai turpināt. Novēlam turpināt tādā garā. Paldies. Ko, vēlreiz apsveic tev ar pirmo vietu? Paldies. Kāds bija sajūts, kad dzirdēji, ka tu būs finālā? Man tajā brīdī, jo man paziņoja kā pēdējo finālistu, un es visu laiku cerēju, ka būs līdz pēdējiem, un kad otro paziņoju, es jau sāku bišķiņ pazaudēt tās cerības, bet tad es biju ļoti šokā. Es gan iznoģību, kad es izdzirdēju savu vārdu. Bija jau kaut kāds aizdoms, ka tu varētu būt pirmajā vietā? Jā, bija, bet atkal tajā pat laikā, kad es izpildīju pirmajā konkursa daļā otro dziesmu, dēļ tā, ka es tur sajaucu bišķiņ pazuda rinds, man likās, ka es dēļ tā varētu netikt. Tā kā man laikam deva otro iespēju. Ko tagad albumu taisīs? Jā, es domāju līdz vasaras beigām pabeigt relīzi. Jā. Labi, tad novēlam tev veiksmi. Jā, paldies. Super. Tā tik turē. Jā. Konkursa daļa veiksmīgi noslēgusies. Bija pārsteigums, ka Armands vinnēja? Armands vinnēja. Zini kā, manuprāt, visi 8 dalībnieki šodien kaut kādā ziņā ir uzvarējuši, jo tas viņiem būs
tā būs gan viela pārdomām un turpmākajai muzikālajai darbībai. No šiem 8, protams, ir grūti izvēlēties vienu. Žūrija izvēlējās savu trīnieku, publika izvēlējās savu favorītu. Tā tas ir, bet es nedomāju, ka kāds no 8 šodien būtu zaudētājs. Jā, kā ar šo pasākumu esi apmierināts? Kā viņš ir izdevies? Vēl jau nav beidzies, bet jā, pagaidām ir forši, jo es redzu, ka čēļi uzkāp pirmo reizi uz skatuves un ka viņiem ir uguntiņa acīs, ka viņiem ir, hip-hops dzīves, ka viņi ir uz skatuves, ka cilvēki viņus klausās beidzot, tā redz plašāku publiku un forši, jā, esmu apmierināts. Vai plāno vēl kaut kāds tāds konkurss līdzīgs veidot? Es ļoti vēlētos, lai šāds festivāls būtu katru gadu un lai ap katru gadu tas paliek ar vien lielāks un lielāks. Plāno katru gadu? Jā, vienreiz gadā. Biežāk laikam nē. Vienreiz gadā ir pietiekami labi, es domāju. Varbūt kaut kāds līdzīgs pasākums? Man ir baigi daudz visādi citu darbu, kas man jāizdara. Es tā nevaru tagad tev uzņemties atbildību un apsolīt, ka būs biežāk. Bet vienreiz gadā es mēģināšu, jā. Tad nobeigumā, kāds vispār bija mērķis šim visam? Vairāk mērķi. Pirmkārt, iedot iespēju jaunajiem izpildītājiem parādīt sevi, nevis tikai draugu lokam un tā vai kaut kur sociālajos tīklos, bet reāliem dzīviem cilvēkiem, publikai. Un iedot to iespēju sajust to garšu, kas tev ir, ka tu esi uz skatuves. Tas ir adrenalīns, tās ir pozitīvas emocijas, tā ir saikne ar cilvēkiem, jo hip-hops ir saikne ar cilvēkiem. Tas jau nav tikai, ka tu sēdi mājās un nevienam neko nerāda no tā, ko tu esi muzikālajā darbībā paveicis. Tas bija viens no mērķiem. Otrs mērķis bija uztaisīt repa klausītāju auditorijai tādu labu sajiet, ja to tā var nosaukt. Jo savulaik bija tādi Trefires repa festivāli pirms gadiem 7, 8 Valmierā, arī reiz gadā rīkot. Un es atceros sevi tajā laikā, un man tas bija gada notikums, ja, ka vienreiz gadā tu aizbrauc un ka ir vienkopus cilvēki, kas klausās to mūziku, ko klausies tu ikdienā. Šobrīd pa šiem 8, 7 gadiem hip-hops ir ļoti audzis Latvijā. Bet es domāju, ka šo var padarīt par tradīciju un katru gadu sanākt kopā un paskatīties, kas tad notiek repa žanrā. Jā. Tad novēlam šī tradīcija. Paldies. Meitenes, redzējāt finālu? Redzējām. Kā fināls? Ļoti patika. Pārsteigums bija, kā Armija vinnēja? Man mazliet bija, jo man ļoti patika tas puisis RS, kurš uzstājās, un viņš atstāja tādu ļoti lielu iespēju, jo varbūt Armija tā kā iepriekš bija vairāk dzirdēta, bet viņš kā mākslinieks, kā mūziķis, kas uzstājas pirmo reizi, man tiešām ļoti iespaidoja ļoti pozitīvā veidā, un es domāju, ka viņam tā kā vajadzēja varbūt tā kā mazliet lielāku atbalstu no publikas. Jā, varbūt tās ir kāds izpildītājs, dēļ kur tu esi atnācis šodien skatīties? Jā, tie ir mani draugi divi, kā viens tas ir Reiks un Eidžons, un arī, protams, es atnācu arī tāpat pie Rītvara apsveicināties un tā ar visiem saviem hip-hop draugiem tam līdzīgi. Ko sagaida vispār no šī pasākuma? Varbūt tā ir kāds izpildītājs, dēļ kur tu esi atnācis šeit? Jā, tas ir Nātra. Skotels viennozīmīgi. Ir kāds izpildītājs, kuru tu ļoti cienu un es atnācu dēļ viņu šodien šeit skatīties un viņu atbalstīt? Redziet, šeit ir visi izpildītāji, viss ir ļoti zeibīs. Novēlam jaunu izpildītājiem. Jānovēl tagad jaunu izpildītājiem kaut kas. Atrast? Kāpēc atrast? Nepazaudēt. Nepazaudēt to, kam tu tici, ko tu dari, un nedzert tik daudz, jo tas ir kaitīgi veselībai. Tieši tā. Jūs skatieties dzīves sudrabu. Kā pasākums? Forši, ka tikko bijām uz skatuves, cilvēki ir zālē un cilvēki atbalsta visus, tā kā super, ir labi. Jā. Kur varbūt tās tu varētu pateikt skatītājiem, kur tavs albums pazuda, tas krievu valodā, kur pagājušo gadu gribēja izlaist? Es viņu, karoči, gājām mežā, ierakām to albumu, lai izauga, viņš vēl pamatīgāks un treknāks un krietnāks. Mēs to vietu, kur ierakām, neesam aizmirsuši, tā kā drīz iesim rakt viņu ārā.
Jā. Kā vispār sokās Krievijā? Sanāk kaut kā Krievijas publika arī iekarot? Man vīzu nedod. Novied, jā. Kur kādi tavu tuvākie plāni šobrīd būs redzami, kaut kas dzirdams? Es pagaidām esmu visus savus turmākos pagaidām tādus pēdējos 2 mēnešos visus savus plānus es realizēju uz kokvilnas un uz polistera. Bet es domāju, drīz arī audio formātā viss parādīsies kaut kas. Būs, te ir domāts EP, bļeģi, un tādā garā. Labi, tad to arī novēlam, lai izdodās viss. Hala back! Jā, kas notiek šobrīd kreisajā krastā? Kreisais krasts. Katrs tagad, jūs nedomājat, ka kreisais krasts ir pazudis, katrs ar saviem solo projektiem darās un, kā saka, kreisais krasts, katrs dara sevi un kopā mēs veidojam milzīgi lielu, jūs pat nezināt, dārgie draugi. Kā saka, gaidiet pārsteigumus, kreisais krasts neko nav pazudis. Okay. Kā tev ritms un plūsma pasākums? Gribēju pateikt, ka, teiksim, organizātoru pasākumam Arturam Skutlam gribēju pateikt milzīgi paldies, jo, teiksim, neviens cits cilvēks nespētu savākt tik daudz, kā saka, atbrauc no Limbužiem čuvaki, tur no Madonas atbrauc čuvaki, Rīgas čuvaki. Man draugs atnāca, kuram 40 gadi, kurš nekad hip-hop tusiņā nebija bijis, viņš atnāca uz šo tusiņu, kā saka, tas ir pierādījums, ka hip-hops aug. Čau! Kā dzīve? Skatos, jūs tur baigie projekts attīstāt, vai labi? Jau mums arī plānos kaut kāds ir? Jā, jā, 2-1, pagaidām es iedot tagad savai albumi EP pēc albumu. Tad mēs ar Edžom kopā ar dēlu uzrakstīsim kaut ko ļoti milzīgu. Es domāju, mēs nesteigsimies to, bet tikko laikam iznāks kāds singles. Es domāju, ka būs kaut kas ļoti traks. Vēl es gribēju pateikt, ka mēs vēl kopā ar Links uz īri daudz visādi projektu un tūru būs kā vasarā pilsētām, un tur ir arī savs tāds vēstījums, ko cilvēki izmās apmēst. Tad sanāk tā, ka tagad kreisais krasts tā kā vairāk tā kā fonā un jau vairāk tā kā solo, jā, viss notiek solo projektos. Patiesībā stāsts ir tāds, ka ir grūti savākties visiem kopā. Katrs dara kaut ko savu, un Latvijā tā cīņa visiem katrs izdzīvo un mēģina vairāk nekā dzīvot. Tā kā mēs tagad esam savākuši apmēram komandu Edžons, Kašuks, Kungs uz Zī un Gunča Beatbox. Tā mēs arī varam domāt koncertēt. Es gribēju piebilst, ka kreisais krasts nekur nav pazudis. Mēs vienkārši katrs tagad strādājam vairāk pie saviem projektiem. Katrs dara kaut ko savu, bet mēs atradīsim to laiku, kad visu kaut ko savāksim un uztaisīsim kaut kas iekļauts. Kā pasākums ritms un plūsma? Man liekas, baigi skaisti, visi moči, viss notiek, viss kustīgi notiek, hip-hops ir ēgārāk, cik aizrādās ir mazierāk. Jā, hip-hops ir gaisāk, hip-hops ir ēkā, viss notiek, es domāju. Šodien būs labs pasākums, gaida vēl vakar, es domāju, ka cilvēki vēl nav atbrīvojušies, bet viss notiksies. Labi, tad novēlam, lai izdodās jūsu solo projektu, turpinām skatīt. Kāds ir tavs domas par jaunajiem festivalu? Man liekas, ka ir forši perspektīvi tā kā jaunieši, kuriem vairāk pārliecinātības kā sevi, vairāk tā kā enerģija, bet tas jau nāk ar laiku, ja tā jāturpina tā kā. Tiem, kas bija principā tu konkursu Jā, protams, bija interesanti tā pastāvēt, ja vajag sen nav bijis tās, man liekas, pasākums uzstājas jaunie tāds, bija tā interesanti pastīties, kā ir, kad cilvēks pirmo reizi bija teikt, ir tur noteikti attīstīt, nebija kurš tā, ka vajag sprintinoja kačā, vai ne? Bet radīt tādu kā priekšlikumu, kas ir aktuāls, tādā ziņā es priecīgs interesantu. Es un Sandrs laikam bija pirmie, kuriem vispār piemācīgi uzstāšanās, kā domā, vai izskatīt šo uzdevumu kodā? Jā, man liekas, ka viss bija kārtībā tā ir. Jā. Ko tu novēlēt tagad šiem dalībniekiem, kad viņi... Man ir tāds vēlējums, ka jauniešiem vispār izpildītāji, tas ir vēlējums arī jauniem, ka svarīgi ir radīt mūzikas. Otrais, kas ir
Tas ir tāds ļoti spēcīgs lietas. Teiksim, pat prioritāte nav, teiksim, izvēlēties tīk, bet, piemēram, izveidot rītā tīstības, kad cilvēki, kad redz, ko tu reprezentē, ko tu pārstāv, viņi var iet savu līdzi. Tā kā jaunie, esam kustīgi.